Sveiki, mani sauc Jānis Dzens, mana sadaļā testē ar dzeni. Testēsim auklas un trīszobu asmeņu trimerim. Galvenais šajā lietā ir aizsardzība, ievērot aizsardzību, tāpēc vajag pareizi aprīkot sevi. Tātad liekot trīszobu asmeņu trimerim, galvenais neaizmirst, ka ir vītnē griežās, pieskrūvējās uz otru pusi, ne tā kā visiem pārējiem. Tas ir tāpēc, lai neatskrūvētos darba laikā vaļā. Es saprotu, ka daudzi nelasot, grib uzlikt vai nomainīt kaut ko, bet cenšaties vienmēr instrukciju izlasīt. Pirms darbu uzsākšanas obligāti ievērojot drošību. Tas ir jāuzliek sīksnā, trimera sīksnā. Pats galvenais arī ķiveri drošība, lai pēc tam nevajadzētu stāstīt, ka trimeri zina kā savus 3 pirkstus. Esmu gatavs darbam. Tikko notestējām trīszobu asmeņu trimerim. Savu funkcionalitāti viņš pilda. No funkcionalitātes piešķiru 4 dzeņus. Vēlētos mazdrusiņu tomēr biezāku metālu, lai varētu vēl lielākus kokus, pat varētu pateikt krūmus, trimerēt. Tikko beidzām testēt trīszobu asmeņu trimerim. Tagad mēs pāriesim pie auklas testēšanas, kas arī ir nopērkama pata koku materiālu veikalos vai arī internetā. Tātad tagad salikuši esam trimera auklas polai. Katram ražotājiem tā ir mazdrusiņ savādāka, specifiskāka, bet ir izdarīts tas. Un tagad vācam kopā visu. Un tagad iesim trimerēt. Esam notestējuši trimera auklu. Pateikšu no savu viedokļu tā, ka viņi priekš manīm mazdrusiņ pat cietu, bet toties zāli ļaus labi, bet tur, kur krūmi vai kaut kāda pie žoga varētu būt, kad plīsīs ātrāk nekā mīkstākas. Tāpēc es iedošu tikai 4 dzeņus par šo auklu. Šodien esmu notestējis asmeņu trimerim un arī auklu trimerim. No maksimālā 10 dzeņiem viņi ir saņēmuši 8 dzeņus. Uzskatu, ka savā kategorijā viņi atbilst cenai un kvalitātei. 3 zobu asmenis trimerim maksā 3,34, aukla 100 metri maksā 6,61 un aukla 15 metri maksā €52. Vēlreiz atgādināšu, ka ir nopērkama pata koku materiālu veikalos, kā arī pata internetu veikalā. Pirmā sezona testējā ar dzeni ir noslēgusies. Paldies, ka skatījāties! Pagaidām tā!